miljoniem gadu Zeme griežas ap Sauli, bet tikai pēdējos 2 gadsimtos uz planētas Zeme mīt ātruma cilts, tie, kam benzīns asinīs. Šodien ātruma ciltī Siguldā plosās slēpotāji, motobraucēji un liels skaits fanu. Pēc tam mūsējie Utenas ceļos un A+ klases uzvarētājs. Toties raidījuma izskaņā, kas tas ir Amilkāra. Sveicināti raidījuma ātruma cilts skatītāji! Iepriekšējā nedēļas nogalē bija tik daudz motorsporta sacensību, ka uz visām pasmēt vienkārši nebija iespējams. Valmierā notika vastus, tepat Rīgā Zaķsals jaunajā trasē ziemas autosprints, toties Lietuvā notika Latvijas rallija čempionāta pirmais posms, bet 3 citās Latvijas pilsētās skiorings. Ar to tad arī sākam šīs dienas raidījumu. Kā jums liekas, kur izturīgākie Latvijas vīrieši atradās brīvdienās? Gandrīz uzminējāt. Pateikšu jums priekšā, brašākie un varošākie stiprā dzimuma pārstāvi nedēļas nogalē piedalījās skioringa sacīkstēs. Sestdien Brocā novada Remtē notika Latvijas skioringa čempionāta 4. posms, savukārt svētdien Siguldā Latvijas skioringa čempionāta 5. posms. Saulīte, vējiņš, ļoti daudz dalībnieku, paldies visiem, kad atbrauca. Domāju, ka trasa arī ir laba. Mūsu organizators Kārkliņkungs ir pacenties, man tā izskatās. Visiem patīk. Remtē nelielas problēmas ar laikapstākļiem, toties Siguldā viss kā nākas. Dalībnieks un skatītājs pats saulīti silda. Abas dienas vīri cītīgi startē Latvijas ziemas populārākajās sacīkstēs, taču jāatzīst, kuram katram šādu slodzi grūti izturēt. Šeit skioringa čempionātā asarainu puiku nav. Kā ir 2 dienas pēc kārtas pavadīt skioringa sacensībās, nav pārāk sarežģīti? Ne ļoti, bet mazs nogurums jau ir. Labs treniņš. Kāda vaina. Bet izturēt var? Mēģi. Kaut kā visiem jau spēki, lai es domāju, lai līdzīgi ir. Bišķīt rociņas sāp, bet pabraukt var. Nav nevainas. Fiziski gatavs biju uz abām dienām. Cītīgi bija trenējies, ja? Jā, es katru nedēļu eju 2 reizes treniņu. Kur tu smelies spēku, lai 2 dienas pēc kārtas piedalītos skioringā? Nezinu, tas īstenībā es tā daudz necenšos tērēt viņu te braucot. Mēģinu taupīties bišķiņ, jā. Nezinu, sanāk viņi, kā sanāk, tas sanāk. Kam tu taupies, ja nav noslēpums? Lai varētu pasteigt kādu vēl, jo viņi riktīgi izlādējās, tad nav spēku vispārībā. Vai nav uz slēpēm grūti uzturēt 2 dienas pēc kārtas? Nē, nav īpaši grūti. Bišķi pavasar bija atrenējās, bet tagad normāli. Man liekas, tā ir normāla parādība. Ja gribu atpūsties, tad vajag kārtīgi atpūsties. Un ja man būtu, piemēram, 1 brauciens, man būtu pa maz. Man liekas, tas ir tāda normāla stadija. Un arī tas, ka man tas darbs tāds. Es pa vēl kur iestrādāju. Man jau ir iegājies. Un man arī pieredze ir 22 gadi, kā es skioringā braucu uz slēpēm, tāpēc izturēt, man liekas, tas ir normāli. Ģimene ar mani vairāk laikam nerunās. Visu dienas pavada trasē? Jā, sestdien, sēdienu, viss. Kā tev vēl? Tā jau ir. Skiorings ir tik ļoti mīlēts sporta veids, ka dažbrīd liekas. Dalībnieki priecātos par ziemas ieviešanu visa gada garumā. Tātad katrās brīvdienās pa skioringa čempionāta posmām. Kā tev liekas, cik posms vēl šogad vajag skioringam? Cik posms? Kamēr ir sniegs? Ļoti vienkārši. Tu kā beidzās, tā visa beidzam. Kādas 3 nedēļas nogals vēl vajadzētu uzspēt. Jā. Tā būs labi, jā, tā būs pilna sezona. Vēl 2 ir jābūt Latvijas čempiem, un pēc tam ir jābūt kausiem vēl. Cik viņi tur būs, tik būs. Un tad var nākt pavasars? Jā, te redzēs. Man liekas, ka varētu kāds 12 vēl posms būt. Vēl 12 izturēsi? Jā. Tik ļoti patīk? Šogad 1. gadu piedalos un man ļoti patīk. Azartās. Lūk, vai es neteicu? Dalībnieki par skioringa čempionātu ir sajūsmā. Jaunais puika pat gatavs vēl 12 posmiem. Tagad gan Latvijas skioringa čempionāta 5. posma rezultāti. Lielajā meistarklasē 1. vietu izcīna Toms Avens, Reinis Avens, 2. Raivis Zolmanis, Mikus Neško, bet 3. Ingus Bērziņš, Tālis Zalcmanis. Mazajā meistarklasē vadībā Jānis Kārpiņš, Arnis Rūdovs, 2. Edgars Siliņš, Arvis Dunkulis, aiz viņiem Raivis Eikmanis, Alvils Laurītis. Lielajā tautas klasē 1. vietā Raivis Zolmanis, Juris Deičmanis, aiz viņiem Māris Rupeiks, Mikus Neško, 3. Gatis Zundovskis, Krišānis Vēsniņš.
Mazajā tautas klasē uzvara Raivim Eikmanim, Alvilam Laurītim, otrie Edgars Siliņš, Arvis Dunklis, aiz viņiem Valdis Kupčs, Oskars Dzirkalis. Jauniešu klasē pirmajā vietā Elgars Jonas, Klāvs Karalis, aiz viņiem Raivis Zālītis, Ronalds Zvidriņš, trešie Nauris Miķelsons, Tomas Keišs. Vecmeistaros pirmie Valdis Kupčs, Andrejs Ķiedušs, aiz viņiem Alvils Priedītis, Māris Krūglītis, bet trešajā vietā Laimonis Sprukulis, Dzintars Stūrastevs. Hobija meistarklasē uz pjedestāla augstākā pakāpiena kāpj Kristaps Dundurs, Arnis Rūdos, pēc tam Raitis Plūme, Kaspars Andersons, bet trešajā vietā Aigars Grabovskis, Jānis Zušmanis. Hobija tautsklasē pirmie Raivis Mēņis, Māris Zoltners, otrie Modis Brengmanis, Jānis Brengmanis. Nākamais 6. Latvijas skioringa čempionāta posms paredzēts sestdien Liepājas rajona Kalvenē. Toties 7. posms svētdien Dobeles rajona Penkulē. Ņemot vērā laikapstākļu neprognozējamo maiņu, iesaku visiem piektdienas vakarā par gaidāmo sacensību laiku pārliecināties skioringa mājaslapā. Tiekamies trasē! Kā jau redzējāt, mēs Ātruma cilts komanda viesojāmies skioringa čempionātā. Toties mūsu draugi no Go for Speed LV pabija Lietuvā Utenes apkārtnē, kurā notika Latvijas rallija čempionāta pirmais posms. Tagad īsa reklāma, bet pēc tam Mārtiņš Svilis visā savā spožumā, bet raidījuma noslēgumā slavenā Monte Carlo rallija dalībnieks. Ātruma cilts. Rats ratā ar Rīgas motormuzeju. Ātruma cilts. Ar skatu nākotnē. Ar saknēm motormuzejā. Latvijas rallija čempionāta pirmajā posmā mūsu braucēji uzrādījuši lieliskus rezultātus. Brāļiem Niekšāniem dubultu uzvara, jaunais censonis Ralfs Sirmacis izcīnījis 2. vietu savā klasē. Toties A+ klasē uzvara Mārtiņam Svilim. Mārtiņš Svilis, dzimis 1981. gadā. Latvijas čempions rallija-krosā 2001. gadā, Latvijas čempions autotrekā 2003. gadā. Vicečempions Latvijas rallija čempionātā 2009. gadā. Neprecējies, nav bērnu. Mīļākais ēdiens – saldumi. Šodien pie mums ciemos Mārtiņš Svilis. Sveiks, Mārtiņ! Čau! Tagad tev visi zina kā rallija braucēja, bet īstenībā tavs autosporta gaita sākās ar pilnīgu citu.
Ar ko tad? Autosports manā dzīvē ienāca ar autokrosu. Tomēr tas jau liekas, ka ir bijis nesen, bet tomēr laiks ir pagājis. Tas jau laikam ir 12 gadi jau pagājuši, kopš es uzsācu autosporta gaitas. Debija bija autokrosā. Droši vien, ka lielākai daļai autosportisti sāk savu gaitu ar kaut kādu no disciplīnām autokrosā. Mana pieredze bija kaut kāds 1 gads autokrosā, un tad jau pakāpeniski es jau pārgāju uz rallycrossu. Tā pieredze autokrosā nevarētu teikt, ka man baigi liela bija iestāja. Ilgāk neuzkavējos tajā visā. Bet kāpēc tieši autokross? Droši vien kā 17-gadīgam puisim, kas no autosporta tikai bija vērojis no malas, neko sarežģītāku droši vien negribējās, vai nebija pat iespēja. Tēvs bija startējis savā laikā rallijos. Viņš bija atstājis, nebija vēl paspējis vai pārdot vai aiziet citās rokās viņa pēdējā rallija mašīna. Tad es viņu pats pavasarām pielāgoju autokrosam. Droši vien tad tā arī izlēmām, ka tas autokross būs tas pirmais, kur mēs mēģināsim startēt. Tu esi startējis arī rallycrossā? Rallycrossā es esmu startējis vairāk kā krosā. Kross man tā bija tā kā ieiešana autosportā, un tā īsti līdz galam autokross es neesmu tā braucis. Tas rallycross ir bijis 2,5 sezonas. Pirmajā sezonā es nostartēju vēl ar veco Žiguli. Nākošā sezona jau bija ar bišķi jaunāku Žiguli, ko mēs savulaik no Aivija Eglas nopirkām. Ar to mašīnu mēs 2000. gadā beidzām kā 4. Latvijā. Nākošajā gadā jau startēju jau ar Toyota MR2. Tad es izcīnīju savu pirmo čempionu titulu. Bija arī tā disciplīna kā autotreks. Kā tu tur nokļuvi? Tas bija pavisam tā nejauši, jo 2003. gadā es jau biju 4 gadu pieredzi sportā, un es jau biju izcīnījis to čempionu titulu rallycrossā. Jau bija iegādāts Subaru Impreza, ar kur es jau startēju rallijā. Jau bija pirmās sacensības aizvadītas rallijos, un pateicoties Aigara Nipiša entuziasmam, autotreks ienāca mūsu pilsētā. Garažā stāvējusi 2 gadus mašīna, gandrīz bez braukšanas. Likās, kāpēc paralēli nepabraukt rallijiem arī treku tepat pilsētā pie mums. Tā arī pamēģinājām. Beigās sanāca tā, ka pamēģinājām tajā pašā gadā arī uzvarēja. Čempionu dabūja. Tātad autokross, autotreks, rallycross un pēc tam rallijs. Rallijs varētu neteikt pat pēc tam, bet viņš ienāca aiz rallycross, un treks tas bija tas tā starpai, teiksim, rallijiem, kas bija. Un arī rallycrossu 2001. gadā beidzot. Tas arī nebija pēdējais rallycross. Es vēl 2002.–2003. gadā pa vienām sacensībām vēl Bauskā tīri tā treniņa pēc izbraucu. Tas saprot, ka tomēr tur arī varētu vēl turpināt un arī droši vien, ka labi nostartēt, bet 2 sporta veidus tomēr pagrūti ir tā profesionāli. Sagatavoties 2 disciplīnām nav viegli. Kas tev tur rallijā tik ļoti piesaistīja? Jo autokrosā tomēr ir jābrauc barā. Jā, tas katram sportam savs labums ir. Krosam ir tas bars, kad tu redzi, kur tu esi, tā cīņa, viss azarts, kas ir uzreiz baudāms, tas rezultāts. Rallijā ir bišķi savādāk, tas viss rezultāts tomēr jākrāj ir trasē, sacenšoties, tu redzi rezultāts pēc ātrumposma nobraukšanas. Man pašam personīgi rallijas droši vien ienāca, un tomēr mērķis uz to bija virzīties, tomēr tēva pēdās iet, jo viņš bija rallijos startējis. Vienmēr ir paticis vērot ralliju arī no malas, kā tas viss izskatās. Tad, kad sākām savus gaitas rallijā, es pat īsti nemaz neticēju, ka varētu kādu dienu nonākt līdz tam, kādā no tā brīdī es esmu līmenī un ar kādu tehniku es esmu nodrošināts. Jums tur bija tāda liela avārija, vai ne? Jā, mums bija kaut kāda
4-5 kūņi, bet tā kūņošana varbūt nav tik bīstama tajā rallijā, kā varbūt mums nedaudz sanāca pār purnu kūliņot. Kaut kas tur nebija līdz galam, varbūt tās kārtībā ar drošību tajā visā un smagu galvas traumu dabūju, un tāpēc arī bija šī atvesļošanās, prasīja ilgāku laiku. Bet tev bail nebija? Es zinu, ka citiem pēc kaut kādiem negadījumiem vai avārijām citi pat tā, ka vispār nekāp iekšā vairs mašīnā. Nezinu, nevienu tādu. Man liekas, ka lielākā daļa sportisti tomēr atgriežās tie, kas ir ilgtermiņā jau bijuši, jo avārijas jau jebkuram sportistam, kas grib braukt pa pirmām vietām, otrām, pa godalgotām, viņiem tomēr jārēķinās ar to risku, un avārijas reti vai bieži, bet tomēr viņas ir. Un gadās arī smagākas avārijas, ar to arī jārēķinās ir. Bet ko par sevi personīgi teikt par bailēm, ja es būtu kaut ko vairāk atcerējies, droši vien, tad man būtu vairāk baili. Bet tā kā man kaut kādas rupi rēķinot, pēc avārijas bija kādu mēnesi, man tā atmiņa bija izgriezta apmēram. Tad pēc atvesļošanās man līdz avārijai es visu atceros, bet teiksim, tā līdz slimnīcai, kas bija noticies, tas viss man bija tā kā ar nazi izgriezts, un arī šodien es to neatceros. Teiksim, atsevišķas balsis, kaut kādus cilvēkus atceros, kas kaut kur runāja, bet tā nekas atmiņā palicis nav. Kā ar šo sezonu piedalīsies visos rallija posmos? Plānā ir visi Latvijas rallija čempionāts posmi. Par kaut ko citu grūti pateikt, un droši vien minirallijas kaut kādas treniņu pēc nobrauksim. Gribās droši vien kaut kur arī uz Igaunijas kādu vai Lietuvas ralliju vēl paralēli aizbraukt. Es dzirdēju, ka tu esi iesaistījies arī viena rallija organizēšanā. Tā ir? Jā, tā ir taisnība, jā. Nepietiek ar to, ka tā jau maz laika ir gan darbiem, gan sportiem. Bet tas bija arī viens no tādiem sapņiem, kas bija paralēli rallijam. Gribējās savā pusē ievest to sportu, un, lai arī viņš tur ir 20 gadus atpakaļ noritējis, tomēr tāda sajūta bija, ka tajā mūsu galā tomēr sporta aktivitāšu ir pa maz, lai arī sportisti mūsu galā nevarēja teikt, ka maz ir. Es startējot Madonas rallijā, uzmeklēju organizatoru un izteicu viņam tādu piedāvājumu, ko viņš teikt, ja mēs norganizētu to ralliju vienu dienu pie mums Jēkabpilī. Kā tie galvenie Jēkabpils vīri uztvēr to, ka teica, ka pie mums notiks rallijs? Viena daļa pozitīvi. Pozitīvi varēja teikt, uztvēra visu, ka vienai daļai tomēr nebija īsti skaidrs, kas ir rallijs, jo viņi teica, mums jau te iepriekšējos gadus kaut kur rallija ir bijuši, un tomēr jauc, kas ir rallijs, kas ir rallija vai kas ir treks. Tie, kas varbūt nav bijuši uz rallijiem, tā kā īsti nav izpratnes varbūt tās, kas tas rallijs ir. Bet tad, kad es noprezentēju to mūsu pasākumu un jau ar reāli tā, kā viņš izskatīsies un ar to visu pasākumu programmu, doma man 100% atbalstīja, guva atbalstu no viņiem. Un arī novados atbalstīja mani, ka tie ātrumposmi norisināsies viņu ceļos. Tā kā viņi ir ieinteresēti, lai viņu novados ar kaut kādas aktivitātes notiek un popularizētu gan novadus, gan pilsētu. Tu viņu tā kā organizē, vai tu pats arī brauks un piedalīsies? Jā, es nevaru nestartēt. Man čempionāta sezona visa jāstartē ir, un ja nekādi ārkārtējas situācijas nebūs, un no organizatoriskās puses nebūs tā, ka es fiziski nevarēšu pieslēgties rallijiem, tad patreiz ir doma startēt. Tā kā, ja Jēkabpilī no rallija disciplīnām principā nav vairs pārstāvēts, tad es esmu vienīgais sportists, kas arī te sportā brauks. Tā kā pilsētniekiem droši vien būtu labi, ja būtu kāds, kas brauktu, par ko vismaz varētu varbūt tās just līdzi. Ko tad gaidīsim ralliju Jēkabpils Madonu, un tad jau gan jau vēl tiksimies. Paldies tev! Paldies! Pirms neilga laika Rīgas motoru muzejā tika prezentēti 3 senlaicīgi Jaguari, kuri jau šobrīd piedalās slavenajā Monte Carlo rallijā. Toties pirms daudziem gadiem Monte Carlo rallijā piedalījās viens šobrīd Rīgas motoru muzejā aplūkojamais braucamrīks. Katram Rīgas motoru muzejā atrodamajam spēkratam ir sava vēsture. Citam tā ir veiksmīga, citam pat ne uz to pusi. Pārsvarā visi restaurētie braucamrīki savulaik ir atrasti kur nu kurais, šķūnīšos, graumelās, pļavās. Citi ārzemēs, citi tepat Latvijā.
Beigu beigās visi pārvietošanās līdzekļi savas vecumdienas pavada omulīgajās Rīgas motormuzeja telpās. Piemēram, šis skaistais sudrabotais Amilcar CGS. Amilcar franču firma, viņi bija no 22. līdz 39. gadā un ražoja sporta mašīnas. Līdzīgi Bugatti, bet viņi bija lēta firma un šitam modeli toreiz saucas Poor Man's Bugatti. Šis spēkrats ražots 1924. gadā. Pirmais īpašnieks Jevgeņijs Kanskis, šobrīd Abrams Leibovičs. Restaurēšanas process aizsācies 1974. gadā. Amilcar CGS ir 4 cilindru dzinējs, 30 zirgspēki, maksimālais ātrums 120 km/h. Pēc kara mašīna bija briesmīgi pārbūvēta, pilnīgi līdz nepazīšanai. Kanskis gan bija noņēmis skaistumus drusku nost, lukturus un tā tālāk, bet pati mašīna kalpoja, varētu teikt, kolhozniekam kā pikaps, jo bija kravas kaste uzlikta un izskatījās tiešām pabriesmīgi. Tā kā mēs kluba biedri to uzzinājām un redzējām, kāds tas auto ir, diezgan tādu bažīgu skatu, vai izdosies tur ko uztaisīt, bet sagadīšanas dēļ arī tas tagadējais īpašnieks Abrams Leibovičs bija burātājs un Kanskis bija burātājs, un faktiski tas bija viņa skolotājs. Tā viņš kļuva par skolotāju arī restaurējot šo mašīnu, palīdzēja ar informāciju, fotogrāfijām, padomiem, arī ar tām mantiņām, ko viņš bija saglabājis no mašīnas. Starp citu, Amilcar CGS restaurēšanas procesā piedalījusies arī daļā dzimuma pārstāve. Ar šo mašīnu nevar ar jebkuru sievieti braukt. Ir tādi gabarīti. Tie sēdekļi, kad viņi brauc, arī viens drusciņu uz aizmuguri, lai plecis var ļoti šauriņi. No tās puses durvis netaisās. Tā kā sievieti jāpaņem un jāizsēdina mašīna. Tā mēs gan darījām. Vēl pirms Abrams Leibovičs jūras krastā Tūjā atrada Amilcar spēkratu, tālajā 1934. gadā Jevgeņijs Kanskis ar to piedalījās Monte Carlo rallijā. Mašīnas izvēle bija pašsaprotama, jo 24. gadā Kanskis strādāja Amilcar rūpnīcā, taču pēc kara pievērsās burāšanai. 1946. gadā man onkuls Teo brālis sāk būvēt jahtu. 53. gada viņi ielaid viņu ūdenī. Un par tiem gadiem mēs daudz dzirdējām Amilcar, Rally Monte Carlo, zvaigzņu braucienu, Kanski. Izrādās, ka Kanski bija burātais. Un viņi draudēs vēl pirms kara laikiem ar manu onkulu. Un vēl, ka es atradu to mašīnu Tūjā pie jūras, tas ir aiz saulkrastiem. Tā gribēs viņu restaurēt. Kādās tik sacensībās Rīgas motormuzejā atrodamais 1924. gada Amilcar CGS spēkrats nav piedalījies. Skatoties uz braucamrīku, pat nevaru iedomāties, ka tieši šī sudraba krāsas automašīna pārcietusi neskaitāmus sacensību posmus. Šī mašīna ir tiešām Latvijas mašīna, kas ir saglabājusies, kas reāli braukusi ļoti daudzās Latvijas autosacīkstēs. Tā ir skaitā startējusi slavenajā zvaigžņu braucienā Monte Carlo. Un tad bija populāri tajā laikā 30. gados, kad startēja no tālā punkta no Tallinas. Tas bija tālākais punkts, un, protams, šī trase gāja cauri Rīgai. Pats unikālākais ir tas, ka starts tiek dots janvārī un ziemas, vismaz tajā laikā, ka Latvijā bija tāds nopietnas, un sniegs bieži vien bija tuvu metram. Un tad, kā kuro reizi laimējās, zvaigžņu braucienu Monte Carlo, tā līdzīgus mini zvaigžņu braucienus rīkoja arī Baltijas republikās, un tā Latvijā bija Latvijas zvaigžņu brauciens, un tā arī bija. Tajos viņš startēja, bija izturības braucieni, un tādas autosacīkstes rīkoja. Lūk, kamēr iepriekšējos ātrumsilts raidījumos rādītie restaurētie antīkie Jaguari ir savas vēstures meklējumos, tikmēr Amilcar automašīna savas vēstures grāmatas lapas puses ir pierakstījusi pilnas. Aplūkot daļot 20. gados tik populāro sporta automobīlu jūs varat Rīgas motormuzejā. Starp citu, stāvot blakus Amilcar spēkratam var sajust tā īpašo auru.
Nu, ko tas šoreiz arī visi tiekamies nākamā trešdien raidījumā vai arī ātruma cilts hallē, kur var garšīgi paēst. Atā! Ātruma cilts ar skatu nākotnē, ar saknēm motoru muzejā.